Eksponentu vienādojums mēdz risināt arī savādāk. Ja gadījumā eksponentu abās vienādojuma pusēs ir dažādas bāzes, skaitlis A kāpināts pakāpē f no x ir vienāds ar skaitlis B pakāpē g no x, atšķirās labajā pusē un kreisajā pusē gan bāzes un visbiežāk arī kāpinātāji, tad šādus vienādojumus risina parasti logaritmējot vienādojumu abas puses. Piemēram, šāds vienādojums ir 7 pakāpē x vienāds ar 6, 5 pakāpē 2x mīnus 3 vienāds 9 pakāpē x mīnus 3, un arī nākošais piemērs. Pareiķināsim kādu uzdevumu. Ja mums ir 5 pakāpē x mīnus 3 vienāds ar 7, pamēģināsim viņu logaritmēt. Ko nozīmē logaritmēt? Atkārtosim definīciju. Y ir A pakāpē x. Tad mēs ar logaritmu nosakam, kāds ir kāpinātājs, kurā kāpinot A, iegūsim Y. Logaritmēsim, un loģiski mums būtu izvēlēties, protams, bāzi 5. Logaritmēsim abas vienādojuma puses. Logaritms pie bāzes 5 no 5 pakāpē x mīnus 3 ir vienāds ar logaritms pie bāzes 5 no 7. Pēc logaritmu īpašībām atkārtosim īpašības. 4. no augšas, logaritms pie bāzes A no x pakāpē k, šo kāpinātāju k var iznest pirms logaritmu kā reizinātāju. Tātad x mīnus 3 mēs drīkstam iznest kā reizinātāju, un mums paliks logaritms pie bāzes 5 no 5. Un tam visam jābūt vienādam ar logaritmu pie bāzes 5 no 7. Kreisajā pusē paliks x mīnus 3, jo logaritms pie bāzes 5 ir vienāds ar viennieku. 5 kādā pakāpē jāceļ, lai sanāk 5. Tas ir viennieks. Vienādojuma labā puse tiek pārrakstīta logaritms pie bāzes 5 no 7. Un izteiksim x. X ir logaritms pie bāzes 5 no 7 plus 3. Šī izteiksme ir rezultāts. Bet, ja mēs paņemtu zinātnisko kalkulātoru un izrēķinātu logaritmu pie bāzes 5 no 7, tas būtu 1,21. Un vēl mūsu rezultātā plus 3, tātad aptuveni 4,21. Ja rēķinātu ar kalkulātoru, x sanāktu aptuveni 4,21. Bet mums tiek prasīts tikai šī izteiksmīte ar logaritmu plus 3. Vēl kāds uzdevums. Abās vienādojuma pusēs bāzes ir atšķirīgas, 3 un 5. Kāpinātāji ir atšķirīgi. Nāksies logaritmēt. Dažkārt var logaritmēt ar kādu no bāzēm logaritms pie 3 vai logaritms pie 5, bet mēdz arī lietot decimālu logaritmu, kad logaritms ir pie bāzes 10 no skaitļa A, un to pierakst kā LG no A, decimālu logaritms. Šeit gan parasti nelieto šādos vienādojumos, bet pastāv arī logaritmi pie bāzes E no A. Tas saucās ln no A, jeb naturāla logaritms. Kas ir E? E ir skaitlis. Paņemsim kalkulātoru, funkciju, jaunā rindā, funkcijās E. E ir aptuveni 2,71. 2,71. Ne, 72. Tuvināti bija 72. Un šo skaitli sauc par Eilera konstanti.
Nu, pamēģināsim šo te piedāvājumu logaritmu rēķināt decimālu logaritmu. LG. Logaritmēsim vienādojam abas puses. LG no 3 pakāpē 2x mīnus 1. Nē, iekauš šeit nemaz nevajag. Ir vienāds ar LG no 5 pakāpē 3 mīnus x. Pēc logaritma īpašības. Ceturtās. X kāpinātāju K var nest pirms logaritmu kā reizinātāju. 2x mīnus 1 reiz LG no 3 ir vienāds ar 3 mīnus x un decimāla logaritms no 5. Atvērsim iekalas. 2x reiz decimāla logaritms no 3 mīnus 1 reiz decimāla logaritms no 3. Labajā pusē 3 reiz decimāla logaritms no 5 un mīnus x reiz decimāla logaritms no 5. Sagrupēsim locekļus. Tos, kas satur x, aiznesīsim uz kreiso pusi. 2x reiz LG no 3 plus x LG no 5. Un labajā pusē būs viss, kas nesatur x. 3 LG no 5 plus LG no 3. Iznesīsim x pirms iekavām. Iekavās paliks 2 reiz LG no 3 plus decimāla logaritms no 5. Labajā pusē 3 decimāla logaritmi no 5 plus decimāla logaritms no 3. Un mēs varam izteikt x. Skaitītājā paliek vienādojuma labā puse. 3 decimāla logaritmi no 5 plus decimāla logaritms no 3. Dalīts ar. Un tas, kas bija reizinātājs pie x. Kreisajā pusē 2 decimāla logaritmi no 3 plus decimāla logaritms no 5. Šī izteiksme ir atbilde. Bet mēs būtu varējuši arī darīt savādāk. Pamēģināsim, kas būtu, ja mēs būtu logaritmējuši, pieņemsim pie bāzes 3. Kā tas būtu izskatījies? Mums bija uzdevums 3 pakāpē 2x mīnus 1 vienāds ar 5 pakāpē 3 mīnus x. Ja mēs logaritmētu, pie bāzes 3 ar logaritmu. Kas mums būtu vienkāršāk vai sarežģītāk šī pašā uzdevumā? Tad logaritms pie bāzes 3 no 3 pakāpē 2x mīnus 1 vienāds ar logaritms pie bāzes 3 no 5 pakāpē 3 mīnus x. Kāpinātāji iet pirms logaritma kā reizinātājs, 2x mīnus 1 reiz logaritms pie bāzes 3 no 3. Un labajā pusē 3 mīnus x reiz logaritms pie bāzes 3 no 5. Tātad pakāpīts nonāk kā reizinātāji. Un kādā pakāpē ir jāceļ skaitlis 3, lai iegūtu 3, ir pirmā pakāpīte. Sanāk viennieks. Kreisajā pusē paliek 2x mīnus 1 reiz 1 nerakstīsim. Labajā pusē atvērsim iekavas. 3 logaritmi pie bāzes 3 no 5 mīnus x logaritmi pie bāzes 3 no 5. Darīsim tāpat kā iepriekšējo reizi, sagrupēsim visu, kas satur x, kreisajā pusē visu, kas nesatur x labajā. 2x plus x logaritms pie bāzes 3 no 5
ir 3 logaritmi pie bāzes 3 no 5 plus 1. Tas vieninieks uz labo pusi, kā saskaitāmais. Atkal liekam x pirms iekavām. Iekavās paliek 2 plus logaritms no bāzes 3 no 5. Vienāds ar 3 un labo pusi pārrakstam logaritmi pie bāzes 3 no 5 plus 1. Izsakam x-u. 3 logaritmi no bāzes pie bāzes 3 no 5 plus 1 dalīts ar, un kreisajā pusē iekaviņas, kas bija reizinājums pie x, 2 logaritmi pie bāzes 3 no 5. Šī ir atbilde, un varētu pārbaudīt, kāds ir izcinājums un kas mums ir sanācis ar kalkulātoru. Es to paveicu ar zinātnisko kalkulātoru un ieguvu abās izteiksmītēs. X ir aptuveni 1,56. Abas metodes ir pareizas. Tikpat labi varēja arī šī vietā. Varēja arī logaritmēt pie bāzes 5. Varskot, mēs logaritmējam abas vienādojam puses vai nu pie bāzes 1, vai pie bāzes 2, vai pie decimāla, vai ņemam decimālu logaritmu LG. Tieši tik vienkārši. Paldies par uzmanību!